Labdien! Šoreiz vēlos parunāt par bezrukuma jāvu, jeb briestošo jāvu, tautā sauc vēl briestošais betons, Weber JB 600 līdz 3. Materiāls tiek pielietots pārsvarā jaunbūvēs, industriālās būvēs. Materiāli izmanto liešanai zem kolonām, tad, kad nāk kolonu būve, tad kolona tiek uzsēdināta uz viļņu stieņiem, nokontrēta, starp viņiem paliek gaiša šķirkārta. To gaišu šķirkārtu jāizpild ar betonu, bet ar parastiem betoniem tas nesanāk, jo parastiem betoniem ir rukums. Kāpēc stāv divu materiālu, pieskaršos uzreiz par to? Teiksim tā, šis būtu pareizs materiāls, šis būs nepareizs materiāls, jo pēc tam praktiskajā sadaļā, kad imitēsim materiālu darbību, mēs ieliesim šo materiālu un blakus šo, lai jūs redzētu, teiksim, kā šim materiālam saglabājas plūstamība, viņš aizņem visu laukumu un noķīlē tā saukto kolonu, šis materiāls tālāk nekur neplūdīs. Pat ja viņi uztais ļoti šķidru, par daudz pieliejot ūdeni, teiksim, S30, lai panāktu kaut kādu plūstamību, betoniem pieliejot par daudz ūdeni, mēs vājinam viņa spiedzes noturību, un tātad materiāls neskādās, un jo vairāk ūdens, jo materiālam paliek lielāks rukums. Tātad ieliejot iekšā nepareizi materiālu, mēs neko labu nepanāksim, jo pēc rukuma tur būs rukuma plaisa. Kā jau es teicu, šo materiālu pārsvarā izmanto jaunbūvēs un industriālās būvniecībā. Tikpat labi šo materiālu var iestrādāt arī, teiksim, renovācijā, tad, kad veidojam durvju ailes esošā sienā, kaļam ārā durvju ailu, liekam metāla pārsedzītes iekšā, arī tās mums vajag pareizi iebetonēt. Tāpēc, lai nebūtu, teiksim, kaut kāds gaišs šķirkārts, jeb rukuma vietas, tā, lai mūsu pārsedzes balstītos konkrēti uz nesošo virsmu. Vēl ko gribētu piebilst par šo materiālu iestrādi iespējām. Materiālu var iestrādāt gan ar rokām, gan mehāniski ar betona sūkņu izmantošanu. Ir tāpat rokas šprices grūti pieejamās vietās. Šo materiālu drīkst iestrādāt arī tādā veidā. Turpināsim video ar to, kad pāriesim pie praktiskās daļas. Ir sataisīts imitēts paraugs kolonu būvei ar stikla virsmu. Tātad jūs ļoti labi uzskatām to visu redzēsiet savām acīm. Dotajā brīdī jūs redzat, kā mans kolēģis ir sajaucis masu jau ar ūdeni samiksējis, un tagad notiek pati ieliešana. Tiek lietas no vienas malas, un materiāls pats aizplūst līdz vēģņu otrai malai un piepilda visu brīvo vietu. Tātad tas viss aizpildīsies līdz pat kolonas pēdai. Gaisa iekšā nepaliek. Par pašu materiālu īpašībām. Materiālam spiedzes pretestība ir 70 megapaskāli. Savukārt 24 stundu laikā materiāls uzņem vismaz 50% no nominālās spiedzes. Savukārt otrā pusē es mēģināšu iestrādāt materiālu Weber S30, kas nav paredzēts šādu darbu veikšanai, bet viņš ir arī betons, ko cilvēki uzskata, ka it kā varētu tādus darbiņus veikt. Materiāls ir sajaukts ar ūdeni, tā kā rakstīts tehniskajā datulapā, lai nodrošinātu materiālu pilno veiktspēju. Mēģinām skatīties, kas būs. Es mēģināšu viņu ar ķēli dabūt iekšā. Jūs redzat, teiksim, kāda konsistence ir materiālam. Ieliekam ķēli iekšā, un tādā veidā mēs varētu mēģināt aizpildīt visu šo te vietu. Kā jūs redzat, nekā laba no tā visa nesanāk. Tagad pamēģināsim izdarīt tā, kad šim materiālam pievienosim vēl klāt ūdens daudzumu, nelielu, lai materiālam parādītos kaut kāds, lai viņš paliek šķidrāks un varbūt, ka viņam parādīsies plūstamība. Esmu pārliecināts, ka mums nekas labs no tā nesanāks, bet nu tomēr mēģinām. Un kā jūs tikko uzskatām redzējāt, izmantojot nepareiza tipu materiālu tādu darbu veikšanai, ka viņš nefunkcionē. Sākotnēji mēģinājām sajaukt ar ūdeni tā, kā rakstīts pēc tehniskās datulapas. Materiāls pārāk sauss nekur neplūst, viņš nav paredzēts šiem darbiem. Tālāk mēs pārkāpām noteikumus un pielējām klāt uz 25 kg. Mēs pielējām klāt vēl puslitru ūdens, tātad 500 gramus ūdens, kas ir stipri pārdozēts sastāvs. Arī tāds materiāls uz priekšu nekur neplūst un savu funkciju. Šī gadījumā viņš šo funkciju nepilda. Nevis savu funkciju, bet šo te funkciju viņš nepilda. Pilno informāciju par produktu jūs varat atrast mūsu mājaslapā lv.weber.